katrā reizē mēs jūtamies citādāk, jo balss ir mūsu tā brīža esence, rengenogramma, tā brīža psihofiziskā pilnībā, kas visu pasaka par mums, vai mēs tik kaut ko pīkstam. Un lūk, viens vingrinājums. Uztveriet to kā vingrinājumu. Balss ir visas mūsu fizikas, mūsu mentālā, emocionālā, es ceru, ka esence. Balss dzīvo ķermenī. Un vienlaikus ķermenis rada to, kā mēs skanam, kas ir tas pēdējais punkts, kas mūsu, kā lai saka, mūsu domas, sajūtas, noskaņojums, ja? Kas un vēlme kaut ko izteikt, kas izplūst ārā caur skaņu, vārdu, teicienu, domu. Tas ir pa iezemēšanos, pa vieglumu, tā ir īstenībā īstā metafizika. Aiziet. Nopurinam šito visu, dariet, cik gribat. Un it īpaši, kuram ir jārunā, kuram ir jāuzstājas, kura ir mūsu skolotāja, mums nav, man liekas, bet mums ir pasniedzēji un terapeiti, tā kā droši. Un visu šito te nodzēšam, ieelpa. Man patikāšamies. Savienojamies ar visu, kas ir, sajūtam. Pirkstu galus, ja, tīri fiziski būs forši. Ja pirkstu galiņiem, ja jūs stiepsaties tur vismaz 3 metrus tālāk, iedod vēl vairāk. Ieelpojam, saplūstam ar visu, kas ir, aizjām uz mājām debesīs. Tur. Arī vairāk jautājumu, kur tas ir, bet katram savas mums ir. Un izelpās, savācam visu šito te centrā. Divas polaritātes. Tur kolektīvais lauks. Jā, es to visu jūtu, es to visu zinu. Un vienlaikus rekurēs te centrs, mana stabilitāte, mans unikālais pienesums, būtība, esība šeit. Ja. Vizualizēt skaistu vilni, kas nāk no augšas. Un daudz jau zina šo vingrinājumu. Un izkustina visas tās vietas, kas var izkustēties. Tad paši sev ielikt nodomu, kas tas ir par vilni. Pārpilnības, vienalga, kas, jebko, ko ieliksiet, tas arī būs. Pārpilnības, mīlestības, skaistumā, paši sev, ja? Es dodu idejas, paši ielieciet, un katru rītu jūs to varat darīt citādāk. Vilnis, jā, izkustina durtiņas. Blokus, ja vēlamies stīvumu. Ieplūst tālāk, rokām plūstot elkoņos. Ir meditācija kustībā, ja? Atceramies vēlreiz, kārtējo reizi atgādinu. Meditācijas pirmā pakāpe ir uzmanība, un tad ir dažādi interesanti veidi, aizraujoši, disciplīnu prasoši, mākslinieciski, akadēmiski, kā mēs fokusējam savu uzmanību. Jā, kaut vai kā šobrīd mūsu ķermenis mums ir vislabākais uzmanības noturēšanas instruments. Es vēl parādīšu vienu advancēto variantu. Jā. Kuram arī ir bērni, izdariet tā. Nolieciet taisni. Un avot jums tāda terapija, paskatieties, kas tālāk. Ļoti labi noņem lieko visu balastu no galvas ārā, no sistēmas, teiksim tā. Runājam par komunikācijas centru, arī paskatieties, cik jums ir liela pretestība to darīt. Cik negribās, kur ķerās vai cik muļķīgi. Tas viss ir stāsts par bloku. Es nevaru izteikties. Ieelpa. Atrodiet pirmo skaņu, kas jums skan, un pēc tam Zinat, ļoti labs fiziskais vingrinājums īstenībā. Es tagad pēdējos gados arvien vairāk un vairāk saprotu aktieru meistarības visu vingrinājumu, ja, par fizisko ķermeni, par sistēmu.
psihofizika kopā. Tās, ja mums ir mūsu dzēšana, kam gumija ieelpa, un tad man bērni skolā, es teicu, nodzēšam visu, un viņš tā nodzēs. Aiziet ieelpa un... Okay.